Mani sauc Linda, un es tev šodien pastāstīšu, kas tev būtu jāzina, pirms tu nāc pie manis uz fizioterapiju. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki nokļūst pie manis, ir par sūdzībām, sāpēm muguras jostas daļā. Tiem, kuriem sāp jostas daļa, tie parasti arī sūdzas par sāpēm kakla, plecu, jeb sprandas daļām. Kā tas ir saistīts? Kā tas saistīts, kā mums tēvreizē tiek teikts, debesīs tā arī virs zemes, līdz ar ko ir saistīts ar kraniosakrālo ritmu. Līdz ar ko, ja kaut kur bloks ir augšā vai bloks ir apakšā, viņš automātiski arī bloķēsies simetriski turpat, attiecīgi vai augšā vai apakšā. Tas viss ir saistīts ar mūsu muguras smadzeņu apvalku, kurš turpinās mūsu galvaskausas smadzeņu apvalkā līdz pat krustu kaulam. Tā ir viena sistēma, viena plēve, kā tas apvalks, kurām ir savs ritms, ko nodrošina likvors, jeb smadzeņu šķidrums. Un attiecīgi, ja kaut kur kaut kas ir bloķēts vai savilkts, muskulis, saitītes, šī struktūra nespēja viegli slīdēt cauri, caur mugurkaulam nevar slīdēt cauri, un ir bloķēts vai augšā pie galvas kausa, vai apakšā pie krustu kaula. Līdz ar ko aiziet visa sistēma, mūsu fiziskā ķermeņa funkcionālā sistēma, ārā no pieskares, jo šis šķidrums, likvors, viņa galvenais uzdevums ir informācijas nešana. Un ventrīkuļos, galvas smadzenēs ir tādi veideriņi, kur notiek šī šķidruma polarizācija, un tas nozīmē to, ka tur notiek arī tā informācijas apmaiņa. Respektīvi, tas šķidrums iziet līdz šūnu līmenim, savāc informāciju no visa ķermeņa, un tad aiznes atpakaļ smadzenēm un dod informāciju, kas tagad smadzenēm ir jādara, kādas komandas, lai visu sakārtot. Bet šis ritms mums ir izjaukts, šī informācijas pienese ir nekorekta, neefektīva, neproduktīva. Tāpēc es savā darbā, pirmais, ko es daru, es balansēju šo kraniosakrālo ritmu, lai atjaunotu cilvēka funkcionālās sistēmas paša atvesaļošanās iespējas. Es vienkārši palīdzu nobalansēt, noharmonizēt, lai tavs ķermenis sāk pareizi uztvert informāciju un pats sūtīt pareizos impulsus attiecīgajām ķermeņa struktūrām, kur kas ir jāsalabo un tādā garā. Lūk, tā ir viena lieta, ko es daru un ko pie manis var saņemt. Nākamā lieta. Es tev došu dažus pieturas punktus, kā tu pats vari sev palīdzēt fiziskajā līmenī, lai mums kopā ar tevi strādājot sadarbība būtu efektīvāka. Tātad viens, ko tu mājās jau vari darīt, ir, es pielikšu augšā linku uz vingrojumu kompleksu ar jogas pašmasāžas rulli. Viens, ko tu vari darīt, tu pats jau vari mājās izmasēt, izrullēt savu starplāpstiņu zonu, plecu zonu un šitos sānījus. Apskaties šito video augšā un izdari šo mājas darbu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tev sāp jostas daļa un ir liela iespējamība, ka tev būs ļoti savilkta starplāpstiņu zona, plecu daļa. Kā tas ir saistīts? Viens no iemesliem ir klasiska nepareiza stāja. Kāpēc tev ir nepareiza stāja? Tāpēc, ka tu neesi ieslēdzis un tev neviens nav iemācījis, kā turēt savu centru ar dziļo korsacu muskultūru, līdz ar ko iegurns iet uz priekšu un pleci savalkās atpakaļ. Šitā. Un tev ir pārāk liela slodze šeit, tur viss saspringst, plus vēl ir kaut kāds emocionālais fons, kas tevi tur spriedzēja. Varbūt tev ir vēl darbs pie datora, kur tev ir īpaši saspringst, ja nav īpaši apzināta tā darbība plecu zona, un tev saspringst ķermeņa augšteņa. Ko tas dod? Tas nozīmē to atkal, ka caur šo muguras smadzeņu kanālu struktūras atkal neslīd vairāk brīvi, jo augšā ir fiksācija. Ko tas dod jostas daļai apakšā? Viņai aiziet nestabilitāte, jo vienkārši šeit nenotiek kustība, te ir savilkts, un viņai ir, ak, Dievs, es netieku par to galā, ja es esmu viens palicis, un tu vienkārši kaut kas nestabilitāte, kaut kas savalkās saitītē, muskulītes, nepareiza kustība, un viņu ir viegli disku pasist ārā vai nofiksēt, un viņš aizmiedz naru saknīt, un tev ir vai tev sāp, tev ir savilkts, tu nevari veikt vairs nekādas kustības, un
Un lai neietu vienkārši visu garo ceļu, kas mums ir ķimenes ārsts, rehabilitologs, neirologs, magnētiskā rezonance un galu beigās fizioterapeits, tu pat taisno vari iet vēlams, protams, pie osteopāta, kurš tev var noharmonizēt, vai pie šāda tipa fizioterapeitiem kā es, kuri arī zina, kā globāli tev atbrīvot, nomierināt centrālo nervu sistēmu, noņemt akūto stāvokli, atjaunot šo kraniosakrālo ritmu, lai atkal visas struktūras atjaunojās. Lai nenodzīvotos tik tālu pajūti, tev ir savilkta starplāpstiņu plecu zona, tad ir laiks profilaktiski sākt rulēties, tas ir viens. Otra lieta, kā mēs šodien iesim cauri, es tev iemācīšu, kā slēgt iekšā savu korsetes muskultūru. Tur man arī jau ir vēl viens video, kura ir pēcdzemdībniece, izpilda secīgi vingrojumus, pieaugošu sarežģītību, slēdzot iekšā korsetes muskultūru. Rezultātā, jebkuru vingrojumu, ko tu dari, tavs galvenais uzdevums ir skatīties, lai tev ir plakans vēders. Tātad, ko dara korsetes muskultūra? Dziļā korsetes muskultūra, viņa sastāv viens, es to saucu par trīsstūrīti, tātad, kas tev ir jāņem vērā, tev būs nabiņa, un tev ir šitie te zarnu kaula specie priekšējie izaugumi. Un kopā tas veido tādu tā kā trīsstūrīti. Sanāk tev gar bikšu malu, tā kā kur tie kauli savienojas ar vienu līniju, un nabiņa ir trešais punkts, kas veido tev trīsstūrīti, ja? Un tad, kad mēs iesim tālāk lejā uz grīdu, tā ir viena tā muskultūras dziļā daļa, kas tev jāņem vērā, kad izelpas laikā tu vilksi kopā tā kā šitos divus kaulu izaugumus un iekšā nabiņā pie mugurkaula. Tā rezultātā apakšējā korsetes muskultūra, viņa ir lēnās šķiedras. Tu vizualizējies kustību, ka tās muskultūras šķiedras, viņas tā kā lēni velkās izelpā kopā dziļumā un noslēžas kā lidmašīna iekšā uz nabiņu pie mugurkaula. Tādā veidā tu ar dziļajā muskultūras šķiedrā priekšējo vēdera muskultūras daļu pievilksi sev klāt, piefiksēsi. Skaidroju. Ko tas tev dod? Tātad, ja tu taisi vēdera preses un tev izspiežās vēders uz augšu jumtiņām, tas nozīmē to, ka ir neadekvātam slodze, spiediens tavā vēdera dobumā, kurš dara ko? Viņš spiež uz āru, tātad vēders spiežas uz āru, un tev var plesties vaļā diastāze, ja? Tā kā spiediens uz iekšējā dobuma orgāniem, kas velvējas uz āru. Vizuāli, protams, nav plakans vēders. Tā netiek pie plakanā vēdera. Nākamais, viņš tev dara spiedienu uz mazā iegurņu orgāniem, tātad papildus tie var būt kaut kādi noslīdējumi vīriešiem, tās var būt saistībā ar kaut kādām diskomfortablām sajūtām sēkliniekos vai uz prostatas dziedzera var spiest. Ja? Un trešā lieta ir, kad tiek radīts neadekvāts spiediens uz jostas daļas kriemeļiem aizmugurēm, ja, kas var atkal veicināt kādu disku trūci, tāpēc, kad ir vienkārši tupa spiediens, spiež uz āru, spiež uz disku. Ja. Nu, lūk, un šādos veidos, ja mēs nezinām, kā pareizi slēgt iekšā savu dziļo korsetes muskultūru, lai novērstu šo spiedienu, tā vīriešiem parasti rodas nabas trūces, ja, un tie izvēlētie vēderiņi uz āru, tipiski. Neatkarīgi kādā vecumā tu esi, ja tu to nezini un nemāki slēgt iekšā, tu vari kačāt presi, cik tu gribi, bet puncītis tev vienmēr ies uz āru. Un vienkārši muguras jostas sāpes. Tieši tik vienkārši. Plus arī uz apakšējo mazā iegurņu orgāniem izdarīties spiediens, tur arī var izjust diskomfortu vai kaut kādu nesaturēšanu vai vēl kaut kas, kas attiecās uz to vai aizcietējumu tie pat skaitā. Nu, tātad mēs mācīsimies ieslēgt korsetes muskultūru. Tu ar šito trīsstūrīti, tas ir pirmais. Tu viņu tā kā priekšējo muskultūras sienu vilksi klāt, fiksēsi, un tu tādā veidā pasargā jostas daļu, ka tur ir tā kā vakums, tur ir tukšums iekšā, ja? Nav nekāda neadekvāta spiediena, tāpēc, ka tu ar korsetes muskultūru pievilcis klāt, hop, viss ir stabili, viss ir droši, un tu vari veikt kustību. Un tev vairs nav tur nekāds kaut kādā elpas aizturē, vai kaut kāds spiediens, kas tur spiež uz visām dabas pusēm. Tā ir pirmā lieta.
Otrā lieta ir starpenes muskultūra. Viņa iesaistās arī iekšā kopā tai korsets muskultūras darbā. Tātad mēs iesim pēc tam lejā un elposim kopā, bet tikmēr, kamēr mēs esam šādā stāvoklī, tu vari pālpot arī kopā ar mani un padarīt tādu uzdevumu, ka izelpā tu uzliec roku sev uz vēdera lejas daļas, tur, kur ir tas trīsstūrīts. Un sajust to, vizualizē, ka tu vilksi kopā tos kauliņus ar dziļo korsets muskultūru, izelpā, un izelpā pajūti, kā tev dabīgi gribas celt augšā iekšā starpenes muskultūru. Paskaidroju, kāpēc? Tāpēc, ka mums organismā šeit ir tādas divas lielas diafragmas. Diafragma ir muskultūras bļoda. Viena, kura nodala tavas plaušas no iekšējā vēdera dobuma orgāniem, un otra ir, par ko jau runāju, mazā iegurņu orgānu diafragma, kurā guļ urīna pulsas sievietēm dzemdīte, ja? Nu, lūk. Un viņas abas diafragmas kustās kopā. Līdz ar ko, kad tev ir ielpa, abas diafragmas noslīd lejā, šeit atbrīvojot vietu ienāk gaisam skābeklim iekšā, tā rezultātā tev izvelvējas vēders, tāpēc, ka diafragma ir paspiedusi lejā iekšējos orgānus un viņi ir izvelvējušies. Tev noslīd arī, ja dabīgi nepratojies, ja? Noslīd arī mazā iegurņu orgānu diafragma, tu jūti, ka starpenes muskultūra, kur tev ir ānus, urīna izved kanāls sievietēm aksts, ja? Viņa atbrīvojas un izplūst. Savukārt izelpā šī diafragma ceļas augšā, lai izstumtu gaisu ārā, attiecīgi tā nāk apakšējā arī, un tu jūti, kad urīna izved kanāls, maksts, anāla atver iesūcas iekšā. Tas ir dabīgs ritms. Tāpēc no sākuma, kad tu veiksi tos uzdevumus, tu vienkārši pavēro, kā tu elpo, kad tu sāc slēgt iekšā savējo trīsstūrīti, un kā tu jūti, ka šī starpenes muskultūra, ka viņa arī cilājas līdzi. Ja tas tev nenotiek dabīgi, ja tu to nejūti, tad apzināti, tagad, kad es tev esmu pastāstījusi, kā tam vajadzētu notikt, apzināti slēdz to lietu iekšā. Trešā lieta ir iegurnis, jeb dibens, un dibens nāk klāt, veicot lielā dibena muskultūra, tu jutīsi, viņi arī izelpā, viņi savalkās un viņi palīdz atgāst uz sevīm iegurnīti. Tad, kas notiek? Tātad šis iegurnītis, tu viņu izelpā tā kā pagāzam sevīm. Ko tas dara ar jostas daļu? Ja tu esi neitrāli šādi, tev ir jostas daļā izliekums, tad izelpas laikā, jo pie izelpas tu veic aktivitātes slodzi, tu sagrupē trīsstūrīti, savalkās starpenīti un iegurnīti, tā kā astīt kastarpē zem sevīm, un tu jostas daļu pastargā, tu viņu pataisi taisnāku, sanāk, tu viņu piespied pie grīdas, tu viņu stabilizē un nodrošini to, kā veicot kaut kādu slodzi, šeit nekas neizies no ierindas. Ja? Tātad tās ir trīs lietas, vēders lejas daļas trīsstūrītis, starpene un lielā dibena muskultūra, kas pavelk sastīt kastarpē ar iegurnīti un piespiedīs jostas daļu pie grīdas. Nu, lūk, kopsavilkums tik tālu. Pirms tu nāc pie manis, vai pirms tu vispār esi iedzīvojies kaut kādās traģiskās akūtās sāpēs, pārliecinies, ka tu esi izrulējis krūšu kurvi. Pārliecinies, ka tu ikdienā veic vingrojumu, ko es pievienoju šeit video. Es tev vēl parādīšu arī šeit uz vietas, iegurņa elpošanu, ieslēgt iekšā apzināti visas trīs korsetas daļas, attīstot dinamikā, pieliekot tur, teiksim, kustības ar kājām, kustības ar rokām un visu laiku trenējoties savākt, lai te nekas nestieš ārā. Un vēl ir obligātas ikdienas trīs lietas, pirms tu sāc savu dienu un noslēdz savu dienu. Profilaktiski tev būs jādara stiepšanās vingrojumi. Un tie ir sekojuši. Pirmā lieta, ko tu dari, tu pievelc kāju, šito iztaisno, stiepies ar papēdīti projām, pirkstu galiņi skatās te virsū. Un šeit to celīti, tā pēdiņa var būt brīva, tu velc savu klāt uz plecu un skaties, lai neraujās pleci. Un tev viņi nolaisti, ka tu ar lāpstiņām it kā pievelc, kur velc atpakaļ tos plecus un lāpstiņas un klāt pie mugurkaula, velc lejā
ķermeņa augšē tā kā pie grīdas, sajūtās ar elkoņiem, ka tu taisi šitādu kustību. Tā rezultātā tev ir garš kapas, tā kā plecus tu nos no ausīm velc. Un aktīvi stiep taisno kāju projām, tā lai diviem muskulis jūtās, ka ir savilkts. Skaties, lai zodas tev nekarēja šitā, ka tu viegli viņām pievilktas klāt. Un noturam šādu pozu kādas 10 sekundes. Tad tu pievelc otru kāju klāt, samaini rokas un iestaisno pirmo. Atkal stiepies ar papēdu projām, šito velkam sev klāt, pleciņu klāt pie grības. Un noturam. Atkal 10 sekundes. Tad tu velc abas divas kājas klāt. Es daru tā apķeram. Skaties, atkarībā no tavām iespējām un ķermeņa masas īpatnībām. Es daru tā, ka man katrs celis ir tā kā savā elkonī. Es savienoju sevi šeit, pie apakštāna un ripinamies pa labu un pa kreisi. Tu stūrē ar ceļiem pārnes svaru. Kā tu jūti, ka tu vēlies vienkārši pretējo celis spied iekšā elkonī un celis jau atpakaļ. Var vairāk sevi apķert. Un galva viegli ripinās līdzi, tā kā tu speciāli viņu nepartojies vai speciāli viņu negrozi. Vienkārši atceries, kad viss caur muguras smadzeņu apvalku, viss ir saistīts. Un tas viss vienā gabaliņā ripinās kopā. Un noslēdz to ar pašu būtiskāko vingrojumu, pārliec vienu kāju pāri otrai, izver rokas cauri. Un šeit tu turi un atkal velc uz plecus lejā pie grīdas un noturam. Tas, kas tev ir jājūt, kas stiepjās viss caur šeit. Augšstilps, gūža, dibens. Un tas ir pats svarīgākais, lai tev nesāpētu muguras jostas daļa. Ja? Un šeit mēs turam kādas 30 sekundes, varbūt vairāk. Kā tu jūti, ka tev palaižās, tu paņem un pavelc vieglāk. Ja tev ir sāpīgi neizturam, tu vari ar celi šito te spiest viegli iekšā pretestību augstās. Tev būs vieglāk mazliet, ja? Tikai nebūs tik liela sāpīta. Vēl variants, ja tu nevari šitā sevi apķert, tu vari turēt sevi šeit, bet tas manā praksē man šķiet, ka tas nav tik efektīvi un tu vēl tās plecākšā. Tu vari uzturēt kāju kaut kur pret sienu un tu vari šādi pagaidīt un paturēt. Pēc tam laižam lejā un samainam otru kāju pārlikām, izvaram cauri un pievelkam klāt. Tā, un tad ir tā, kamēr es esmu uz grīdas, skatāmies. Novietojam kājas, es parasti lieku tā, kad es jūtu, ka es varu aizsniegt, patērēžus ar pirkstiem. Galvenā ideja ir, lai jums ceļi neiet kopā, lai kājas nekrīt vaļā, bet, ka jūs esat stabili, gurnu platumā, varbūt bišķi platāk, sazemējušies ar pēdām, kārtīgi pie zemes, un kad jūs taisīsiet augšā tiltiņus, lai nav kaut kādas pēdas tur atcelšanas, kad jūs tiešām esat novietojuši pēdas tādā attālumā, ka jums ir kā magnētiņi pielipinājušies stabili klāt. Un tagad sāksim tātad ar manu mutisku vadību, elpošanu un slēgt korsets muskultūru iekšanu. Ieelpā vēders paceļās, izelpā caur muti vēders noplok. Vienkārši elpojam. Galvenais ir skatīties, lai kroškori stāv uz vietas. Vēders noplok izelpā, ieelpā paceļās. Izelpā sajūtam, kā viegli starpenīgi paceļās. Trīsstūrītis savākās, ieelpā viss atbrīvojas, izelpā iztena gājas ārā. Izelpa vienmēr ir garāka pa ieelpu, un ja ieelpa ir 1, 2, 3 ieelpa, izelpa ir 1, 2, 3, 4, 5 izelpa. Nu, lūk, tālāk, skatāmies. Izelpā taisīsim jau viegurņa elpošanu. Pirmais būs tas, kad mēs izelpā vilksim šitos kauliņus dziļumā kopā un iekšā. Atliecam plakans, ielautās iekšā uz nabiņu, ielpā atlaižam vaļā, iegurnīts atrotējās. Un izelpā velkam astīti kājas starpē, ja, kur viegli atsparamies no grīdas ar kājām, aktivizējam dibena muskultūru, savalkam, ja, kas uztum to iegurnīti uz sevīm, šeit viss iekrīt iekšā, jostiņa rekur ir piespiesti klāt pie grīdas, izelpā, un ielpā laižam vaļā un atbrīvojamies.
Un izelpā velkam 3 stūrītes stārpenīti, atsperamies no grīdas, dibens stingrus, uzrūlējam iegurnīti izelpā, ielpā laižam vaļā, atbrīvojamies. Bet atstājam tā, lai mugura nedara šito, ja? Atstājam līdz neitrālam līmenim, tātad ar dibenu un kājām mēs nofiksējam to iegurnīti tā, lai jostiņi tik un tā atbrīvojoties paliek rekurklēt. Un izelpā rulējam iegurnīti uz sevi, plakans, rekurijas vēders, ielpā laižam vaļā, paņemšu roku nost. Ielpā. Un izelpā nākam 3 stūrītes, iegurnīti, starpenīti, jostiņu klāt, sajūtam, ka savalkās starpens muskultūra. Ielpā palaižam visu vaļā. Izelpa, viss gara izelpā, jūs paspējat pakāpeniski visas muskuļu šķiedras savilkt, sakompaktēt. Ja šitais es safiksēju savu ķermeni, savu ķermeņa centru un ir taisnējā. Ko mēs daram tālāk? Mēs tālāk sākam ar šito pašu iegurnis uz sevi un stumjam sevi augšā prom no grīdas, taisam mazo tiltiņu, svars aiziet uz tā kā sprandu zonu, uz zemāk, tur, kur pleca starp lāpstiņiem, virs lāpstiņiem, ja? Un rekur viss ir plakans, taisnā dēlītī, ja? Šitien viss ir taisnas, ja? Tad nav nekāda šitie, ir šitais iegurnis, viņš ir uz jums virsū, dibens stingrs, ja? Un ir dēlītis. Un lejā jūs laižat sevi, ja? Ar iegurni, jūs taisat atkal no kājām, spiediens iet, skriemelīt pa skriemelītam lejā, un abiņā rekur jūs pārlokaties, nolaižat lejā iegurnīti, ielpā atbrīvojamies. Un izelpā atsperamies, rulējam, ceļam sevi augšā. Un nākam ielpā lejā. Skatieties, lejā parasti nāk ir sarežģītāk. Jums ir jāpaspēj nolaist raiti lejā līdz šejienei, lai jūs, kad atlaižat iegurni lejā, vēders var piepūsties ar gaisu, ja, tā kā pabeigt ielpu, kad jūs esat lejā un atbrīvoties. Lai jūs izelpā atkal jaunu ciklu sākat ceļat augšā, ielpā lokamies, jo, ja jūs ielposiet ātrāk nekā jūs esat nolaiduši iegurni lejā, jūs jau gribēsiet izelpot, ja, un vēders jau būs piepūties, un jūs nevarēsiet pielikt šito kvalitatīvo kustību klāt skriemelīti, ja. Izelpa augšā. Teiksim, vēl tiem, kuriem saīsināt krūškuru muskulīšu, jūs varat attaisīt vaļā 90 grādu leņķītī. Un papildus, kur jūs celsiet augšā, jūs jutīsiet, ka pastiepjās te vaļā. Un ielpa lejā. Ja ceļas augšā rokas, varat ņemt hantelītes, lai pavalku lejā. Nu, lūk. Tālāk. Tajā video, kur sieviete vingro, es jums tagad iziešu cauri arī mutiski paskaidrošu, kā to izpildīt. Pēdas laikam ciešā kopā, jūs tagad trenēsieties noturēt savu korsetes centru pie dinamiskām kustībām. Ielpā brīvi atbrīvojamies, izelpā savācām centru, plakans vēders, nespiežas nekas ārā, iztaisnojam kā atpakaļ nolaidām, atbrīvojamies. Izelpā savācām, safiksējam, iegurnīt uz sevi, pārnesam svaru, iztaisnojam kāju atpakaļ lejā, ielpā atbrīvojamies. Izelpā savācam savu centriņu, starpenīti, atspērāmies. Galvenais ir, kad jūs pārnesat svaru, lai jums nenotiek šitiem kustību. Mums ir svarīgi iemācīties to spiedienu savākt, lai nespiežās viņš nespiežās vēders ārā. Tas attiecas arī uz pēcdzemdību vingrošanu visiem, kur diestās, visiem. Tātad savācām un veicam kustību. Stabilizējam tādā veidā centru un veicam kustību. Tālāk mēs trenējamies šito pašu sajust, iztaisnojot vienu kāju. Dibens stingrs, ar papēdi stiepamies projām, aktīvi, ar šito aktīvi spiežamies grīdā. Iegurnīts ir uz sevi, jostiņa piespiesta, vēders plakans. Atpakaļ nākam ielpā atbrīvojamies. Atkal sagrupējām sevi, fiksējam vēders plakans, iegurnīts uz sevi, dibens stingrs, papēdīts spiež projām, šitais iekšā grīdā, jostiņa klāt, atpakaļ nākam ielpa.
Un pārnesam svaru. Pakaļas vēders. Nu, lūk, tālāk iet visi vingrojumi. Teiksim, būs taisnas kājas pacelšana. Augšā ielpa, lejā izelpa, atkal pakaļas vēders. Kāju sāniem. Ielpa, klāt, izelpa, pakaļas vēders. Tas, kas attiecās ar rokām, ja mēs kaut ko taisam. Ielpa, izelpa, roka katra iet uz savu pusi, krūškuru atstāja neitrāli, vēders plakans, tā kā tas vēders vēl kopā, jo krūškuru jālai, un viņš šitā neaiziet, nekompensē kaut kādu kustību apjomu, mēs ar to vēderu viņu hop, pievalkam klāt. Atpakaļ augšā ielpa, un lēnām viena roka ir uz leju, ir uz augšu, taisam to ar lapstiņām, un atkal jūtam, kā vēders ieslēdzas, augšā ielpa, un lejā izelpa. Tātad, lai arī ko jūs darītu, visu laiku mēs slēdzam iekšā savu korsetas muskultūru. Trīsvienību, svētā trīsvienību, sauksim to tā. Tātad, trīsstūrīts, starpenīte, iegurns, dievana muskultūra. Lūk, tātad, nekas jau daudz, vai ne? Kas tev jāzina? Rulējies, stiepies un trenēs savu svēto trīsvienību ar iegurņa elpošanu, tiltiņu un dinamikā pamēģini patrenēt, kā tas ir, ka tu maini kājas, vai tev izdodas nostabilizēt savu jostas daļu, lai neizspiežas vēders, neatraujas mugurā un nešūpojas. Un tad, kad tu to visu mājās esi pamēģinājis, izdarījis, tu esi laipni aicināts pie manas vizītē, kur mēs varam manā pavadībā. Es zinu, ka dažiem ir vieglāk, lielākajai daļai ir grūtāk, bet es ļoti tiešām ceru, ka šis video palīdzēs tev izprast vairāk, sajust sev vairāk, lai tu būtu pēc iespējas mazāk atkarīgs no manis, patrenēties, un tad, ja tu jūti, ka tev ir grūti, tad tu vari nākt klāt manis ar manu klātbūtni, un mēs fiziski kopā varam tieši tavā gadījumā iztrenēt. Es zinu, ka to ir sarežģīti saprast. Man ir bijuši gadījumi, kad stundas laikā mēs tikai ar elpošanu nodarbojamies. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem ir nepieciešams kāds 3 reizes vai pat 4, lai sajustu un nostabilizētu šito izpratni par savu korsetas muskultūru un kā pareizi. Ja tu visu dzīvi esi taisījis kaut kādas prasītas vai smagums cilojis, un vēders izspiežās un pa savam, protams, ka ir grūti paprogrammēt. Nu, lūk, tā kā ņem šo video, priekš sevis trenējies un nāc pie manis. Ja tu jūti, ka vajadzīga palīdzība, tad es tev varu atbrīvot muguru, noharmonizēt tavu centrālo nervu sistēmas stāvokli. Mēs varam jau iziet cauri individuālā kārtā, nokontrolēt tavu kvalitāti, uzaudzēt kaut kādas sarežģītākas vingrojuma programmas virsū, kur pamatā tas būs darbs tavai smadzenēs slēgt kopā tās lietas. Un tad es tev laidīšu mājās uz pāris nedēļām to visu uztrenēt un atstrādāt. Tad, ja tu gribēsi atnāks atpakaļ, mēs varam updateot, es atkal nokontrolēšu, kā tev viss sanāk. Un mans mērķis ir tevi palaist absolūti neatkarīgu, lai tu vari, tev ir šī izpratne par savu ķermeni, tu to pārvaldi, un tu brīvi pats vari vingrot, pats vari sev kontrolēt, jo viss ir tikai tajā izpratnē par to. Jo viss ir ļoti vienkārši, tikai sarežģīti pašā sākumā. Tāpēc tev ir šis video, kurā tu vari trenēties, sajust, saprast, kāpēc tavā ķermenī tas viss strādā tieši tā, kā tas ir saistīts, un pārvaldīt viņu, būt sava ķermeņa saimnieks. Ja man liekas, tad, kad tu zini, kā strādā viss, tu arī apzināti ikdienā vari ar savu smadzenes slēgt klāt pareizos muskuļus, lai nenodarītu sev kaitējumu. Tātad vēlreiz atkārtošu. Tu ņem un rulējies, galvenokārt fokusējies uz starplāpstiņu zonu un padusēm. Bet, ja tev ir sīka vaļa, tu esi laipni aicināts izrulēt visu ķermeni. Tad tu stiep kājas, atceries uz muguras, tev rādīja šito, tad abas divas kopā paripināties, tad vienu pāri otrai pievilkt klāt.
Tā ir svētā trīsvienība. Un pēdējā svētā trīsvienība ir, kad tā esi iegurņa elpošanas vingrojumu rullē un tu slēdz iekšā savu korsets muskultūru. Un ja tu to darīsi, tu varētu katru dienu darīt pa maz bišķiņam, es tev goda vārdu saku, tev mugura nesāpēs. Mazas 3 lietiņas, svētā trīsvienība, ņem, dari, iekļauj savā ikdienā, un tev mugura būs pateicība parādā. Un tu vēl ilgi izmantosi savu ķermeni, un viņš tev strādās un nesīs laimu un prieku, un jums būs lieliska sadarbība. Tā kā ņem, lieto, un ja kas, dod ziņu. Uz tikšanos. Čau!